Neviens nekad nepārdos tavu produktu tik labi un kvalitatīvi, kā to var izdarīt tu. TikTok sekotājiem nav lielas nozīmes. Lielāka nozīme ir tam, cik skatījumus spēj sasniegt šis satura veidotājs. Latvijā mazāk uzņēmumi, ko nereti aizmirst un par ko nepadomā, jūs izmantojat pārāk maz sociālo tīklu platformas, lai reklamētos. Mēs esam egoisti pēc dabas, pilnīgi visi, gan es, gan tu. Un kā egoisti mēs tieši tā arī patērējam šīs sociālo tīklu platformas. Mēs esam veiksmīgi iesauļojuši 2025. gadā. Un ko tas nozīmē mums, ja mēs vēlamies pārdot un būt vēl aizvien aktuāli sociālajos tīklos? Tas nozīmē, ka mums ir jāpasako līdzi, kādas ir jaunākās tendences, kas ir mainījies, kas ir palicis citādāk, kas ir palicis tāpat kā iepriekš, ko mēs varam pielāgot savā sociālo tīklu komunikācijā, lai, pa lielam sekot līdz trendiem, kas tad šodien ir pieprasīts no mūsu pašu auditorijas un arī no mūsu potenciālās auditorijas un klientiem. Pirms mēs lecam iekšā un sākam runāt par to, ko tad darīt, es gribu parunāt par to, ko mēs absolūti vairāk nedaram. Un tas, ko es uzskatu, ka mēs sociālās tīklos vairs nedaram, vai vismaz neuzskatām, ka tā būs mūsu izeja un atslēga uz veiksmīgu komunikāciju, ir maksas reklāmas, kā visa tava mārketinga stratēģija. Nepārproti, es neesmu pret maksas reklāmām. Paši izmantojam, ja ir vajadzīgs, bet problēma rodās kur? Problēma rodās tad, kad tu, varbūt esi jauns produkts, jauns uzņēmējs tirgū, un tev liekas, ka maksas reklāmas, viņas taču palīdzēs tev ātrāk aizsniegt savu auditoriju. Jo tu samaksās par skatījumiem, tu samaksās par klikšķiem, un viss būs, pirkumi notiks. Bet šodien šajā mūsu robotizētajā pasaulē, kur ļoti daudz ir dropshippings un šādi te veikali, kuriem apakšā aiz viņiem nav cilvēks un tāda īsta sirds un dvēsele, cilvēki, patērētāji sāk pieprasīt aizmugurē dzīvus īstus cilvēkus. Ko tas nozīmē? Viņi grib redzēt, ka šo uzņēmumu, ka šo produktu tiešām pārstāv kāds, kuram deg acis par to. Un tā ir tendence, par kuru mēs parunāsim, protams, arī vēlāk, bet tas ir kaut kas, kas šobrīd ir aktuāls. Tātad, maksas reklāmas tu vari izmantot. Bet, ja cilvēks atnāk no tavas maksas reklāmas uz tavu jebkuru kontu, LinkedIn, TikToku, Facebooku, Instagram, vienalga, tur ir jābūt organiskajam saturam jau iekšā kontā. Tātad pirms tu izlaisi pirmās reklāmas, parūpējies, lai tavā kontā ir jau aktuāls, dzīves, īsts, viegls un nepiespēlēts saturs no tevis paša, no tava uzņēmuma, no taviem kolēģiem. Vienkārši, lai cilvēks spētu tevi iepazīt, pirms viņš izdara izvēli pirkt. Un, ja mēs runājam par sociālo tīklu pirkšanu, tad rēķinies, ka no brīža, kad cilvēks tevi ierauga, kad viņš kļūst par tavu sekotāju, līdz brīdim, kad viņš ir gatavs pirkt, var paiet pat 6 mēneši. Tātad negaidi, ka vakar sākot kontu un šodien izliekot pirmās maksas reklāmas, tev jau būs uzreiz pircēji un visi tev būs iepazinuši un būs gatavi tērēt naudu. Tā nebūs. Otrā lieta, ko es gribu, lai tu ņem vērā. Šobrīd, kad ir tik liels, es teiktu, pieprasījums un tik liela un viegla iespēja mums paņemt freelancerus, satura veidotājus, sociālo mediju menedžerus, kas mums var atvieglot satura veidošanu, kas var atvieglot komunikācijas procesu, kas var pārvaldīt mūsu sociālo tīklu kontus. Mēs nereti iedomājamies, ka viss, kas mums ir jāizdara, ir jāpieņem šāds darbinieks. Un viss. Un tad mēs varam vairs neuztraukties, par kontiem visi parūpēsies, pirkumi nāks, viņam ir jāģenerē mums klienti, un kas tik vēl nē. Bet patiesībā ir tā, ka atkal šodien tā tendence ir, ka patērētājs grib redzēt vadītāju kamerā. Vienalga, cik liels vai mazs ir tavs uzņēmums, tiešām cilvēki ļoti labprāt redz pašu priekšnieku, kad viņš komunicē sociālajos tīklos. Tā ir viena lieta. Otra lieta, lai vai cik varbūt gudrs, spējīgs, zinošs būtu šis sociāla mediju menedžeris, šis satura veidotājs par to, kādas satura idejas tev veidot, kā mums uztaisīt stratēģiju un tā tālāk, zini, ka neviens nekad nepārdos tavu produktu tik labi un kvalitatīvi, kā to var izdarīt tu. Tāpēc nekautrējies no būšanas kamerā, nekautrējies no darbošanās kopā ar šo savu freelance darbinieku vai tavu esošo darbinieku.
un esi gatavs iesaistīties sociālo tīklu klātbūtnē. Latvijā mēs to fantastiski redzam, kā strauji aug uzņēmumu apgrozījumi, sociālo tīklu klātbūtne un sekotāji tad, kad paši uzņēmuma vadītāji un priekšnieki iesaistās satura veidošanā un ir gana aktīvi tajā. Un sekojot šim, ja nu gadījumā tu līdz šim neesi bijis kamerā, tu neesi nekad filmējis video, neesi nekad runājis kameras priekšā, un tas viss liekas kā vesela jauna pasaule, kurā tu pat negribētu līst iekšā, tad viena no tendencēm un lietām, ko mēs vairs nedaram, ir mēs nekautrējamies no runāšanas, mēs nekautrējamies no tā, ka mēs esam kamerā. Kāpēc? Tāpēc, ka man liekas, mēs dzīvojam jau tik digitalizētā pasaulē, ka tas ir pilnīgi normalizēts, ka cilvēki iet, sarunājās ar telefoniem, filmē savu video, veido saturu, lai pēc tam ar to saturu nokļūtu pie vēl cilvēkiem. Tāpēc, es uzskatu, ka parādīšanās un būšana un komunicēšana cilvēkam ar cilvēku caur kameru ir daudz efektīvāks un pat arī pieprasītāks veids. Bet tad, kad tu sāksi pārdot, varbūt tev vēl nebūs tik veiksmīgs tas, cilvēku video saturs, pieņemsim, vēl nejutīsies tik droši runāt, un tev liksies, ka, es varu tāpatās vēl publicēt, savu produktu banerus, tāpatās komunicēt par savu produktu, tu vari. Bet tas, ko tu nedari, ir necenties būt pārāk uzbāzīgs un dominējošs ar savu reklāmu un pārdošanu. Jo, iedomājies situāciju. Tu ej pa tirdzniecības centru, un tev pretī nāk jaunietis ar savu lapiņu, un viņš tev grib kaut ko izstāstīt, pamācīt un kaut ko nopārdot. Kāda ir tava pirmā reakcija? Visticamāk, ka tu skrien prom. Tu pasaki, ne, paldies, man šo nevajag, man šis jau ir, man nav laika, es dodos tālāk. Un tā kā ļoti, ļoti retos gadījumos ir cilvēki, kas tiešām apstājās, izrunājās un vēl kļūst par klientiem vai atstāja to savu pirmo parakstu, e-pastu un pieteikumu. Un tieši tāda pati reakcija ir cilvēkiem arī sociālajos tīklos. Ja tu centies viņiem pārāk agresīvi pārdot, viņi vienkārši aiztaisīs savus durtiņus ciet, un viņi dosies prom. Izslēgs tavu storiju, izslēgs tavu rīlu, tiktoku vienalga, un viņi dosies prom. Tāpēc centies šo komunikāciju veidot cilvēciskāku, dzīvāku un vienkāršāku. Un pēdējā lieta, ko es redzu, kas vairs īsti nestrādā, ir maza budžeta konkursi. Ko tas nozīmē? Maza budžeta konkursi, es teiktu, ir mazās 20, 30, 10, 40 eiro dāvanu kartes. Ir platformas, kur tas vēl strādā. Pieņemsim TikTokā. TikTokā tu pat vari izlozēt kādreiz konču paciņu vai šokolādi un būs atsaucība. Bet šī atsaucība nenozīmē, ka tie ir tavi potenciālie klienti. Šī atsaucība nozīmē, ka viņi vienkārši ir bezmaksas konču kasti. Tieši tik vienkārši. Ja kādreiz diezgan liela sociāla tīkla stratēģija bija veidot konkursus, jo tas ienesa potenciālos klientus, izlozēt tur 20 eiro dāvankartu uz zoodārzu, jebko tādu, tas varēja nostrādāt, cilvēki palika par taviem sekotājiem, pasakoja tev ilgāku laiku līdzi, tad, pieņemsim, šobrīd tādā platformā kā Instagram tas nestrādā. Un tad uzņēmēji, kam ir varbūt nesen sākts Instagram konts, ir kaut kādi 50 sekotāji, un mums liekas tā. Mums vajag konkursu, šis noteikti strādās, un tas nenostrādā, un tev ir kādi 10 komentāri, varbūt viens cilvēks ir piesakojis, tu esi atdevis bez maksas kaut kādu savu daļu produktu, tu neesi laimīgs, tev liekas, ka viss ir slikti, bet vienkārši nevajag. Labāk ieguldi šos 20 eiro, uzlabojot savu video satura kvalitāti un uztais kādu foršāku, interesantāku, kvalitatīvāku reel video. Lūk, ķeramies klāt interesantajā daļai, ko tad mēs darām šogad, kas ir pieprasīts, kas notiek sociālajos tīklos, ko tev ņemt vērā, lai arī tu būtu aktuāls savā saturā un pieejā pie cilvēkiem un patērētājiem. Pašos pamatos saproti to, ka sociālie mēdīji, es teiktu jau kādu laiciņu, ne tikai šogad, viņi ir kļuvuši par jauno Google. Ko tas nozīmē? Gan katra platforma individuāli ļoti jau investējās un padara kvalitatīvāku šo te SEO meklētāju programmas, tur iespējas, ka tev rakstot konkrētus atslēgas vārdus, tu atradīs konkrētus pakalpojumus, biznesus, kontus, publikācijas un tā tālāk. Un šobrīd arī nākot iekšā jaunai paaudzei, kā interneta lietotājiem,
Mēs tiešām, protams, ka Google vēl ir vieta. Google vēl gana daudz izmanto. Tas nav tas, ko es saku. Bet tas, ko es saku, ir tad, kad es eju meklēt jaunu kafejnīcu, es eju uz Instagram rakstīt kafejnīca Rīgā, kafejnīca Liepājā. Jā. Es braucu ceļojumā uz jaunu valsti. Ko es daru? Es dodos uz TikToku, ierakstu atslēgas vārdos šo konkrēto valsti un skatos cilvēku video, dzīvu, īstu cilvēku video, kur viņi ir bijuši tajā valstī, ko viņi iesaka apmeklēt, ko viņi neiesaka apmeklēt, kā viņiem tur veicās, cik naudu viņi tērēja, cik maksāja katra atrakcija un tā tālāk. Un man tas sniedz atkal daudz efektīvāku un labāku ieskatu tajā tēmā, ko es gribu uzzināt. Googlē tev TripAdvisors var izmest 10 labākās lokācijas konkrētajā valstī, bet būsim godīgi. No tā, kas ir apkopots tur no kaut kāda izgriezta vidējā aritmētiskā labākā, vai atsauksmēm no cilvēkiem, kurus tu neesi redzējis, dzirdējis, tu pat nevari pierādīt, vai tās ir īstas atsauksmes. Jā? Tu, protams, ka labāk izvēlēsies redzēt, kur cilvēks tev parāda priekšā. Es biju šeit, darīju to, samaksāju tik, ņem vērā to. Un tā ir ar visu. Ar receptēm, ar pakalpojumiem, ar produktiem, ar visu. Cilvēki šobrīd sociālos tīklos meklē pierādījums kaut kādiem tiem produktiem un pakalpojumiem, kurus viņi grib saņemt. Viņi grib redzēt, ka vēl citi cilvēki to ir izmantojuši. Un atsauksmes tāpēc šobrīd ir viens no spēcīgākajiem trumpiem, ko tev izmantot saturā, bet nevis uztaisīt screenshotu no savas Google atsauksmes, bet paņemt dzīvu īstu cilvēku, kurš to atsauksmi tev uztaisīs. Nu, lūk, kā tad mēs varam darīt vēl ar šīm atsauksmēm, kā mums viņas atdzīvināt un ko mums vispār, ja mēs virzamies tālāk darīt savā saturā, ir izmantot reklāmās cilvēkus. Un ir 2 veidi, kā šo var darīt. Ir UGC tipa saturs. Zem UGC es pavilktu, kas mums tur noteikti, tas ir User Generated Content, tātad cilvēki, satura veidotāji, nevis influenceri, bet konkrēti satura veidotāji, kuriem tas ir pamatdarbs, paņemt tavu produktu, savā mājā, savā studijā izveidotam saturu, nezinu, kā atpako paku, kā lieto, kā smērē šo te krēmu, kā varbūt devās pie tevis uz pakalpojumu, saņemt šo pakalpojumu. Viņi apstrādā šos video, šīs bildes un atdod viņas tev, tavai pārvaldībai, teiksim tā. Tu pats izdomā pēc tam, kad, kur, kāpēc tu viņas publicēsi, vai liksi maksas reklāmās, vai liksi Instagramā, vai liksi TikTokā un tā tālāk. Un šis cilvēks ir principā kā darba izpildītājs. Viņš nav tavs darbinieks, viņš ir freelanceris, kurš ir izpildījis konkrētu gabalu darbu. Tev šāda tipa darbinieks var palīdzēt tad, kad tu varbūt nevēlies filmēties visu laiku kamerā, vai tu vienkārši gribi dažādot savu saturu, atkal parādot, kā vēl citi cilvēki izmanto produktu. Ja, ja šodien tu esi viens pats darbinieks savā uzņēmumā, un tev ir apnicis, ka viss saturs sastāv tikai no tevis, un starp citu ņem vērā arī no psiholoģiskā viedokļa, cilvēki ļoti labi uztver, ja tavā kontā pēkšņi parādās kāda cita seja. Jo, lai kā tavi sekotāji tevi mīlētu, vienā momentā viņam bišķiņa apnīc, un viņš ļoti priecājās tur redzēt jaunu seju. Un uzreiz ir jauna iesaista un atgriezeniskā saite. Šis labs eksperiments, to tiešām pamēģina kādreiz. Nu, lūk, tātad mēs varam paņemt citus cilvēkus, kas, tā teikt, izveidos saturu priekš mums. Tad, protams, ir arī influenceru mārketings. Varam doties pataisno pie influenceriem, satura veidotājiem, kuriem ir jau sava auditorija, sava silta auditorija. Bet kas ir ar influenceriem, kāda tendence tad mums ir šogad, un tas nāk patiešām arī jau no pagājušā gada, mēs vairāk sākam izvēlēties sadarbībām mikroinfluencerus. Un mikroinfluenceru standartā ir līdz aptuveni 10–15 tūkstoši sekotājiem. Kāpēc? Tāpēc, ka nereti ir tā, ka viņam šie 10–15 tūkstoši sekotāji ir izauguši pēdējā gada, 2 gadu laikā. Tātad tas kāpums ir diezgan strauši, tas nozīmē, ka auditorija ir ļoti aktīva. Turpretī makro lielajiem influenceriem, kuriem ir 50–60 tūkstoši sekotāji, tā auditorija iespējams ir krāta 10 gadu laikā. Tāpēc nav garants, ka šie 50–60 tūkstoši vēl ir vispār īsti aktīvi šo te sociālo tīklu platformu lietotāji, ja mēs runājam pieņemsim tieši par Instagram. Par TikTok sekotājiem vispār ir tā, ka TikTok sekotājiem nav lielas nozīmes. Lielāka nozīme ir tam, cik skatījumus spēj sasniegt šis satura veidotājs. Ja tu vēlies doties pie satura veidotāja uz TikTok sadarbību, tad tur ir jāmēra šī attiecība starp sekotājiem un skatījumiem, bet ideālais variants ir, ja skatījumi visu laiku lec pāri
sekotāju skaitam. Tad mēs zinām, ka saturs ir interesants, cilvēki iesaistās, patīk un viss notiek. Un jā, trešais variants ir, kad mēs paņemam konkrētu darbinieku, kurš varbūt ir freelanceris uz sadarbības līgumu, un mums noslēgs, viņš tā teikt satura veidoties tieši priekš mums. Viņš nāk pie mums, filmēt saturu, iespējams pats viņu vēl publicē un iespējams pats vēl parādās kamerā. Tad šie ir tie 3 veidi un formāti, kā mēs varam izmantot cilvēkus savā sociālā mediju saturā, ja tie neesam mēs paši. Un kāpēc atkal tev izvēlēties vispār būt ar cilvēku saturu, nevis vienkārši nopublicēt savu skaisto grafiski izveidoto banerīti, ir tāpēc, ka pēc statistikas 90% patērētāju labāk izvēlās saturu un izvēlās pirkt no satura, kurā ir dzīves cilvēks, pret vienkārši parastu standarta banera reklāmu. Tur strādā arī ļoti daudz psiholoģiskais aspekts. Vienkārši, kad mēs ieraugam cilvēku, mums veidojās emocionāla saikne. Iedomājies, bēdīgu bildi pret bēdīgu video. Kurš tev izraisīs asaras? Bilde vai video? Visticamāk, ka video, tāpēc, ka tur tu spēs labāk nolasīt šīs emocijas un to visu stāstu, kas tur notiek. Un tas pats ir arī tā, ka tu reklamē savu produktu, vai nu tur pretī ir cilvēks, vai tu vienkārši uztaisīs skaistu bildi. Nākamā lieta, ko es tev gribu iedrošināt un pastāstīt, kas tad šogad strādā, un arī kaut kas, kas patiesībā mums nāk līdz jau kādu laiku, tas ir organiskais saturs. Es zinu, ka daudziem rodās jautājumi par šo, ko nozīmē organisks saturs, vai tas ir ekoloģisks un tur dabīgi izstrādāts, jā? Bet tas nozīmē, ka tu vienkārši esi tu. Tas ir nepiespīlēts, bezmaksas veidots, tātad tur nav izmantots maksas reklāmas, viņš nekāda netiek, tā teikt, būstots tālāk pasaulē. Tu paņēmi kameru, tu viņu iefilmēji, pastāstīji kaut kādu savu lietu, aktualitāti, paņēmi mani līdzi savā dienā, parādīji, ko tu šodien dari, kā tu pako paciņas, kā tu aizbrauc uz savu mīļāko restorānu, kā tu starp darbiem aizgāji uz sporta zāli, kā tev atnāca piegāde ar jaunajiem produktiem, kā tu iekārto savu ofisu, jebkas. Tas skaitās organisks saturs, un tas šobrīd dominē visvairāk sociālajos tīklos, jo atkal savelc paralēls, šeit ir cilvēku kontakts, šeit es iepazīstos ar cilvēku, šeit man veidojās attiecības, man ir kur pašam ienākt, man ir kur tev iekomentēt, man ir kur ar tevi parunāt, man ir kur pateikt, jā, man arī šādi ir bijis, es tev pilnībā saprotu, mana mīļākā lieta ir tāda un tāda, tur forši, ka ieteica man šo restorānu, jā, un tā tālāk. Un cilvēkiem ļoti, ļoti vajag, lai viņi būtu novērtēti. Mēs esam egoisti pēc dabas, pilnīgi visi, gan es, gan tu. Un kā egoisti mēs tieši tā arī patērējam šīs sociālo tīklu platformas. Mēs gribam saprast, kas tur būs mums par labumu, ja mēs to sekosim, ko mēs no tā visi iegūsim. Un caur šo te organisko saturu, ka tu sniedz vienkārši tādu ikdienišķu nepiespiestu vērtību cilvēkam, tu jau sniedz kaut kādas savas atklāsmes, kaut kādus savus notikumus, savus labākos ieteikumus. Viņš kā egoists var no tevis paņemt kaut ko priekš sevis, kaut ko jaunu, kaut ko pielietot bez maksas. Tas raisa viņā daudz lielāku uzticību, pēc tam doties arī uz tavu maksas produktu vai pakalpojumu. Atkal, cilvēku psiholoģija tā tas strādā. Es domāju, tu pats pirms pēc tu gribi iepazīties. Vai ne? Ļoti reti, kad mēs, protams, kad ir gadījumi, kad mēs nopērkam momentāli, ka mēs esam ieraudzījuši, bet tas ir tāpēc, kad mēs jau pakausīgi zinājām, ka mums šis produkts ir vajadzīgs, mēs jau kaut ko tādu tieši meklējām, te mums izlaca reklāma, es pērku. Bet lielākoties tā nav. Mēs pasakojam līdzi, iepazīstamies un tad izdarām savu izvēli. Un šis organiskais saturs, jā, kādreiz tas ir storijos, kādreiz tas ir rīlos, tiktu kā tas iet vislabāk, tur mēs viskaidrāk šo varam pamanīt, jā, kā notiek šis ikdienišķais nepiespiestais saturs. Nu, tad Instagramā es teiktu, ka tas ir tieši tavā storylentē aiziet vairāk. Nākamā lieta, ko es teiktu, kad patiesībā Latvijā ļoti daudzi, es teiktu arī mazāku uzņēmumi, kad ir nesen sākuši un dažreiz pat jau 2 gadus ir tirgu, ko nereti aizmirst un par ko nepadomā, ir, jūs izmantojat pārāk maz sociālo tīklu platformas, lai reklamētos. Jūs esat atrodami pārāk maz platformās. Un tad tā tendence šobrīd ir kāda. Tu savu organisko saturu, kas ir bezmaksas saturs, var izmantot un izvietot maksimāli daudz bezmaksas sociālo tīklu kanālos. Kas tad mums ir pieejams? Mums ir e-pasts, Telegrams, TikToks, Instagrams, LinkedIns, Facebooks, YouTube, Spotify, kas tik mums nav. Un tajās visās tu vari paņemt savas vienas šīs satura vienības, pielāgot katrai platformai savu formātu
Kur vajag karuseļus, kur vajag banerus, kur vajag tekstu, kur vajag audio, kur vajag video, kur vajag īsāku video, kur vajag garāku, un publicēt visās platformās. Ir tā, ka tu īpaši esi vēl viens pats, vai ja pat tev ir sociālo tīklu menedžeris, viens cilvēks var kvalitatīvi pārvaldīt 1 līdz 3 platformas. Tu nekad nepārvaldīsi visas 10 viens pats un vēl ideāli katru dienu. Tas, ko es iesaku izdarīt, ir izvēlēties savam uzņēmumam 1 līdz 3 dominantās platformas, pieņemsim TikTok, Instagram un Facebook, kas ir standartā, kādam tas var būt LinkedIn. Izvēlēties sev 3 dominējošās platformas, un tajās esi super aktīvs un super regulārs. Taču pārējās platformās tev ir jābūt. Cilvēkiem tevi ir jāspēj tur atrast. Ja kādreiz tevi kāds, grib ietagot LinkedInā, grib ietagot threados, tavam kontam tur ir jāeksistē, tur ir jābūt tālāk norādēm uz taviem aktīvākajiem kontiem, lai cilvēks pa soļiem tālāk uz priekšu zina, kur doties, kur tevi iepazīt labāk un kur beigās veikt šo te darījumu un izvēli par labu tev. Tāpēc izmanto šo iespēju organiskajā mārketingā ar tik daudz platformām, kas tev ir dota, dažādo vienkārši to pieeju, bet nemaini tēmu, jo dienas beigās jau tu runā par vienu un to pašu, vai ne? Tu tikai pielāgo saturu. Un ja man tev ir jāiedod tāds grūdienis, kāpēc dažādas platformas, ja tu man vēl netici, jā? Iedomājies kaut vai vissliktāko scenāriju. Tev ir tikai Instagram konts, varbūt arī labākajā gadījumā Facebook. Un tad pienāk tā viena skaistā diena, kas patiesībā pienāca vesels 3 reizes pēdējo gadu laikā, kad notika metas crashouts un vienkārši aizslēdz visas metu platformas. Uz visu nakti nebija pieejams Instagram, Facebook un WhatsApp. Un iedomājies, ka tavi konti ir tikai tur. Un tev pazūd vienkārši jebkāda pieeja tavam kontam, taviem sekotājiem, kur tavi klienti tev var atrast. Un trakākais ir tas, ka tajā momentā, kad tu neparādies savu klientu priekšā, viņi par tevi aizmirst. Tātad, ja tu pieņemsim, kaut kas notiek, tev pazūd tavi meta konti, un tu, 2 dienu laikā pēkšņi neparādies atkal šiem te cilvēkiem priekšā, viņi par tevi aizmirst. Jā, protams, tev būs tavi lojālie klienti, kas ir no tevis kādreiz pirkuši, viņi atcerēsies, man patika, man vajadzēja, kur palika. Bet lielākā daļa tādu nav. Tāpēc tev ir jābūt klātesošam dažādās platformās. Ideālajā variantā izkāp arī no metas, izvēlēs platformu, kas ir ārpus metas, lai nav tā, ka vienā dienā pazūd viss. Vienkārši parūpējies par to. Kā arī tu pats, kā sociālo tīklu patērētājs, visticamāk ikdienā, mēnesī, nedēļā, pat varbūt kādreiz dienā patērē vismaz 6,6 dažādas sociālo tīklu platformas. Un ja tu konkrētu uzņēmumu redzi tikai vienā, tas ir pārāk maz, lai tu ātri varētu pieņemt lēmumu. Tas nozīmē, ka tas lēmums tev pirkt no viņa būs daudz lēnāks un ilgāks un mēneši vilksies, tāpēc, ka vienkārši tu viņu visu laiku neredzi. Tu viņu redzi tikai Instagramā, bet varbūt tu visu savu brīvo laiku tērē TikTokā. Tur tu redzi visus pārējos. Tāpēc padomā arī par šo, kad tu veido savu sociālo tīklu stratēģiju, kas būs tie kanāli, kuros tu būsi super aktīvs un kuros tu vienkārši eksistēsi, lai tavi klienti zina, ka no šī kanāla ir jāpāriet uz citu un tur tev varēs iepazīt labāk. Tad, kad tu domā par savas auditorijas paplašināšanu, tev būtu jādomā arī par to, kā tu šo auditoriju veidos par komunu. Kā šie cilvēki nāks tev līdzi ilgtermiņā. Tad, kad tu izveido savu produktu vai pakalpojumu, tu sākumā definē savu auditoriju. Vismaz es ceru, ka tu to dari. Kādi būs tie cilvēki un kas ir tā problēma, ko tu viņiem risināsi? Tātad, kas tu esi, ko tu dari un kam tu vispār to dari. Ja tu neesi definējis šīs 3 lietas, tu vienkārši veidos saturu, pats nesaprotot ko, mīņāsies uz riņķi, rezultāta nebūs, liksies, ka sociālajiem tīkliem nav nekādas jēgas un ātri vien padosies. Tāpēc tiec galā ar šo un tad tu būvē savu auditoriju. Un viens no lielākajiem trendiem 2025. gadā ir tavas auditorijas transformēšana par komunu. Par cilvēkiem, kuri būs gatavi ar tevi palikt ilgāk. Mainīt šīs platformas, ja pat tu mainīsi savu produktu, viņi būs ar mieru nākt arī uz nākamo produktu, uz nākamo pakalpojumu. Ja tu sāc ar vienu produktu un ražo vēl, viņi pērk nākamo. Protams, ka tur ietilpst arī klientu lojalitāte, bet tas viss mums veidojas komunā. Tas, kā mēs apkalpojam cilvēkus, tas, kā mēs liekam viņam justies, un tas, kā mēs viņu iesaistam un spējam viņu vispār noturēt pie mums. Un tas mūsu mērķis ar mūsu sociālo tīklu saturu ir atrast mums līdzīgi domājošus cilvēkus un pareizi tos uzrunāt. Un tad viņi arī paliks pie mums. Tas, kā vēl cilvēki veido šīs te komunas, ir paceļot kaut kādas konkrētas tēmas
un meklējot līdzīgi domājošos, kas arī ir kaut kam šādam gājuši cauri. Nezinu, ņemsim fitness trenerus, kur puisis pats ir izgājis cauri lielai sava ķermeņa transformācijai. Un tad nereti, protams, ka ap viņu veidosies tieši šāda pati komūna. Nevis tie, kas visu dzīvi jau ir bijuši labā formā un sportojuši, bet tieši tie, kas šobrīd iet arī šo transformācijas ceļu. Jo viņi piesaistās viens pie otra. Instagrams un arī citas platformas mums dod šo iespēju šīs komunas veidot tādas, es teiktu, saturīgākas kopā. Facebookā tu iespējams vēlies izveidot kaut kādu konkrētu grupu, kur nonāk tikai kāda daļa tavu pircēju, nezinu, kāda konkrēta produkta pircēja, no visas tavas produktu kategorijas. Instagramā arī mums ir šāda subscriptions iespēja, kur par maksu Instagrams pat tev palīdz ieturēt šo ikmēneša maksu. Tu vari veidot šādu kopīgu čatu, un patiesībā var arī bezmaksas šos čatus veidot, kur atkal tu esi tas, kurš izliek informāciju, bet šādi ir kaut kāda konkrēta komūna ar cilvēkiem, kuri saņem no tevis kaut ko, ko tu neizliec kopējā lentē, storijos, ja? Un cilvēki jūtās tev tuvāki. Un atkal, būsim godīgi paši pret sevi. Mēs gribam būt kādam piederīgi. Mēs esam dzīves, īstas būtnes, un mums ir svarīgi, ka mēs esam kādam piederīgi. Tāpēc šāda komūna veidošana mums arī ir tikai dabiska lieta. Mēs pievelkamies pie sev līdzīgajiem un ļoti labprāt tur arī paliekam. Runājot tālāk par video satura tendencēm, kas, kāpēc un kā, jāsaka, ka jā, protams, jau no 22. gada mums nāk līdz tas, ka video saturs principā dominē patērēšanas ziņā. Es neteikšu, ka visās platformās, bet ļoti daudzās video saturs pārsit to, ko skatās. Taču tas, kā mēs patērējam video saturu, ir mainījies. Šajos 20. gados, man liekas, pat jau 16. gadā, kad mums bija Vine, musically un tā tālāk, tur ienāca šis super īsais video formāts, kas bija 6 sekundes, pēc tam bija 15 sekundes, tad bija maksimāli 30 sekundes, un mēs pieradām pie ļoti ātra satura. Mēs pieradām pie momentāla satura, un turpat nekāda attiecība būvēšana nebija. Ja? Jo smieklīgāk, jo ātrāk, jo vienkāršāk, jo foršāk. Šobrīd mēs atgriežamies pie garāka satura patērēšanas. Piemēram, tu šeit šobrīd sēdi jau 11 minūtes, šis skaitās garais saturs. Mēs atgriežamies atkal pie garāka satura nodošanas, un tas ir redzams jau arī Instagramā. TikTokā var ievietot, man liekas, ka jau pat līdz 30 minūšu garu video. 30 minūšu. Un daudz to arī labprāt izmanto. 10 minūšu, 5 minūšu video. Kas ir svarīgākais šajos video? Atkal nepazaudē to savu autentiskumu, dalies ar šo savu ekspertīzi, vai esi vienkārši klātesošs tai savai komūnai. Tādā formātā, kā viņiem patīk. Un cilvēki ļoti, ļoti labi to novērtē un ņem pretī. Jā, ja mēs, protams, runāsim par visu un neko, mēs nenoturēsim tā cilvēku uzmanību pārdesmit minūtes. Bet, ja mēs varam viņam sniegt vērtību caur šo saturu, tad es ieteiktu atrast veidu un formātu, kurā platformā, kāpēc, par ko mēs varam ieintegrēt garo satura formātu savā sociālo tīklu stratēģijā. Un, ja jau es ieminējos par vārdu autentiskums, tad tas ir arī kaut kas, kas vēl aizvien mums iet pa priekšu. Un, ja man jāizskaidro to tā vienkārši, tad autentiskums ir tāda katra cilvēka unikālā daba. Arī katra uzņēmuma unikālā daba. Jo ir kaut kādas vērtības, lietas, par ko tu pastāvi. Par ko pastāvi tu, par ko pastāv tavs uzņēmums. Kaut kas nemainīsies. Kaut kāda pieeja, domāšanas veids, vērtības, misija, kas nemainīsies. Jo vairāk un labāk tu to spēsi izkomunicēt caur savu saturu, nevis censties līdzināties visiem pārējiem, jo atkal tu kļūsi, es teiktu, pat tāds vērtīgāks un tevi noliks vairāk tādā eksperta pozīcijā skatītāji, tāpēc, ka tu atšķiries ar savu unikalitāti. Tu neesi viens no visiem, tu esi tu. Un cilvēki to sāk pamanīt. Tāpēc, ja mēs skatāmies šogad un pagājušajā gadā arī uz zīmoliem, kuri ļoti, ļoti strauji izauga, tas ir tāpēc, ka tur gāja cilvēks ar savu autentiskumu pa priekšu. Tur gāja uzņēmums ar savu autentiskumu pa priekšu. Nevis viņi vienkārši centās būt vieni no visiem, bet viņi iznesa savu humoru, kāds iznesa savas rakstura īpatnības, kāds iznesa savu dzīves domāšanu un pieeju. Katram atkal tas atšķirās, jā? Bet tie, kas atrada to savu veidu, kā savu autentiskumu komunicēt vislabāk, tie ir uzvarētāji. Nākamā lieta, kas ir tāda interesanta, svarīga un ļoti, ļoti būtiska lieta, es pat teiktu, ir tāds termins kā sociālā klausīšanās. Iespējams nedzirdēts, bet tas, kas tev ir jāzina par šo, ir pirms tu kaut ko dari,
pirms tu reklamē, pirms tu domā savu nākamā pusgada stratēģiju, mācies konspektēt un analizēt, ko par tevi saka tavi bijušie klienti, tavi sekotāji, tavi vienkārši potenciālie klienti un pat konkurentu klienti un sekotāji. Ko tas nozīmē? Tu veic analīzi tam, ko par tevi runā. Tātad tās ir atsauksmes, tās ir tavas privātās ziņas, tu skaties, ko cilvēki raksta tad, kad viņi tevi ietago storijos, piemēram. Ja viņi dodās uz tavu pakalpojumu un iefilmē video, ko viņi tur saka, vai viņiem patika apkalpošana, vai viņiem patika ātrā piegāde, vai viņiem patika kvalitatīvais produkts, vai viņiem patika komunikācija. Kas ir tas, ko viņi uzsver tad, kad viņi runā par tevi? Vai tad, kad viņi runā par vienkārši kopumā tavu nišu, tavu produktu, tavu šo te piedāvājumu globāli tirgū, ne pat konkrēti par tevi. Tu no šī izvelc analīzi. Pirmkārt, tu vari izvilkt savas stiprās puses, tu vari izvilkt savas vājās puses, tu vari izvilkt to, kas trūkst Latvijas tirgū, tu vari izvilkt to, kas trūkst taviem konkurentiem, ko tu vari piekopt un varbūt, izveidot pirmais un sākt piedāvāt pirmais. Tātad klausies tajā, ko cilvēki runā. Jo nav pilnīgi nekāda jēga tev domāt, ka tu visu zini par savu auditoriju, pats izdomāt jaunus produktus, jaunus pakalpojumus un piedāvājumus, jo nav nekas sliktāks uzņēmēja dzīvē, kā izstrādāt jaunu produktu, kuru nevienam nevajag. Bet tā tas nereti ir, tāpēc, ka mēs neklausāmies cilvēkos, mēs neklausāmies viņu īstajās, reālajās vajadzībās, mēs izdomājam, šis būs labi, taisim augšā. Bet patiesībā viņiem vajag kaut ko pavisam citu. Pieņemsim. Tavi klienti nereti saka, labprāt vēlētos citu piegādi, bieži atnāk bojāti iepakojumi, piegāda pārāk lēna, ar kuriem nevar forši sarunāties, bet tu izdomā, mēs ieviesīsim jaunu garšu. Nevis strādāsim, lai uzlabotu piegādes servisu, bet ieviesīsim jaunu garšu. Bet neviens to garšu negribēs pirkt, ja būs slikts piegādes servis. Pareizi? Tāpēc pievērs uzmanību šim. Šo es ieteiktu pavērot kopā savilkt tādu analīzi ik pa pusgadam, aptuveni 3 līdz 6 mēnešu periodā. Skaties, kas notiek, kas mainās tavā tirgu, ko pieprasa tavā tirgu, ko vispār globālajos trendos pieprasa. Pieņemsim, pagājušajā gadā mums tas bija leopards. Leopardu mēs redzējām visur, uz katra stūra, visos rakstos, drēbēs, grāmatās, vākos un tā tālāk, aksesuārās sievietēm un kur tik vēl nē. Un ja tu redzi, kur ienes šo trendu savā produktā, tu būsi uzvarētājs, jo tu būsi paspējis ieraudzīt, ko prasa tava auditorija šobrīd. Nevis izveidojis zebras rakstu, jo tu gribēji būt unikāls. Forši, bet varbūt šoreiz tas nenostrādās, ja tava auditorija prasa leopardu. Līdzīgi kā garajam video saturam, nāk apakaļ pieprasījums arī uz audio formātu. Tāpēc, ka ir konkrēta cilvēku daļa, patērētāju daļa un klientu daļa, kas ļoti labprāt klausās audio formātu. Pastaigājoties, braucot pie stūres, tīrot māju vai vienkārši patīk apsēsties un paklausīties kādu labu interviju, kādu labu stāstu. Un šeit līdzīgi tāpat kā ar garajiem video. Padomā, kā tu to vari implementēt savā stratēģijā, kā tu to vari izveidot, kurās platformās, un tas pats ir ar audio formātu. Un audio formāts nenozīmē, ka tev ir jābūt podkāstu speciālistam un visiem uzņēmējiem jāveido podkāsts. Absolūti nē. Es, pieņemsim, savā pieredzē esmu veidojis arī Telegram kanālu, kur iet gan pamata informācija, gan arī reiz par reizē iet kaut kādas manas pārdomas un pieredzes audio formātā 5-10 minūšu audio ierakstos. Tas ir viens. Tas ir tad, ja mēs veidojam iespējami tādas ciešākas komunas. Ja tu neveido ne ciešāku komunu, tu neveido savu Spotify kontu, tu nezini, kā to darīt. Atrodi cilvēkus, kas to dara, kas ir izveidojuši savu Spotify kontu, kas veido podkastus un piesakies pie viņiem uz interviju. Jo šis te garais audio formāts, kur intervēs tevi, atkal var noderēt taviem esošajiem un potenciālajiem klientiem. Un arī tiem cilvēkiem, kuri tevi pirmo reizi ieraudzīs, skatoties tā konkrētā intervētāja sarunu. Jā, viņi seko viņam, viņi tevi pamana caur turieni, viņi ar laiku var kļūt arī par taviem sekotājiem un klientiem. Tāpēc šo te audio formātu neuzņemies, ka tev tagad ir jāsāk intervētāja karjera. Nē, dodies tu uz kādu sarunu. Paskaties, kura auditorija priekš tevis varētu būt interesanta un uzrunā pats šos intervētājus, dodies uz šīm sarunām un piedāvā savai auditorijai kvalitatīvas intervijas par un ap sevi, savu biznesu un ļauj viņiem tevi iepazīt arī tādā veidā. Un šo tiešām patērē, es teiktu, ļoti, ļoti liela daļa. Tieši Latvijas auditorijas katrs, protams, atrod savu veidu un laiku, kad viņš klausās šīs intervijas.
Bet manā pieredzē tas ir lielisks veids, kā ļaut iepazīt sevi vēl labāk. Un pēdējā tāda lieta, ko es arī esmu novērojis un redzu, ka tas ir ļoti liels augošs trends, ja kādreiz mums bija tā, ka visa komunikācija gāja ēpastos apmēram, ja? Visas diskusijas, komunikācija, nesaskaņas, skaidrošanās, viss notika, visi jautājumi notika ēpastos vai caur zvaniem. Tad tagad, kad mēs kā uzņēmumi esam tik pieejami sociālajos tīklos, kad mēs veidojam saturu, kad mēs veidojam komunikāciju, cilvēkiem ļoti labprāt patīk jautājums uzdot turpat. Turpat komentāru sadaļā, turpat privāto ziņu sadaļā, un es iesaku šim pievērst uzmanību un būt pieejamam arī uz atbildēm. Ja, piemēram, tev ir sociāla mediju menedžers, kurš publicē šo saturu, tad vai tu pats esi cilvēks, kurš atbild uz komentāriem, ja tas ir nepieciešams, atbild uz privātajām ziņām, vai tev ir atsevišķi sarunāts ar sociāla mediju menedžeru, ka šādi notiks tā komunikācija un atbildes, lai nav tā, ka viss tiek virzīts prom no platformas. Arī tas, ka tu kā uzņēmuma pārstāvis atbildi komentāru sadaļā, sniedz kādam atbildi, tas atkal citu acīs tevi parāda par tādu labu šo te jomas spēlētāju, par labu ekspertu, ka tu nekautrējies no diskusijas, tu nekautrējies izrunāt, izstāstīt, atbildēt un paskaidrot. Un tas cilvēkiem ir ļoti, ļoti vajadzīgs. Jā? Ne visi mēs vēlamies doties tālāk uz kaut kādu ēpastu vai telefonu saziņu, mēs reāli visi vēlamies noskaidrot turpat uz vietas. Un, ja mēs ieminamies vēl par vispār kolēģiem un kurš ko pārvalda, tad padomā arī pie video satura, kā tavi kolēģi var ienākt tavā saturā. Jo starp citu, šis arī ir viens no augošajiem trendiem tieši kolēģu un iekšējās darba vides saturs. Protams, kā ne visi būs super draudzīgi ar kameru, ne visi to gribēs, un mēs to arī nevaram piespiest, un tas ir ok, un tas ir normāli. Bet, ja mēs paskatāmies arī pēc statistikas, uzņēmumiem, kuri ļoti labi un veiksmīgi integrē savus kolēģus un šo darba vidi iekšā savā organiskajā saturā, viņi saņem līdz pat 50% vairāk darba pieteikumu, tad, kad ir atvērtas vakances, jo atkal ir radusies lielāka uzticība šim uzņēmumam, redzot dzīves īstus cilvēkus, kas tur strādā. Tātad atkal dabīgi es vēlos doties arī šeit strādāt, jo es redzu šo patīkamo darba vidi. Un tāds nobeidzošais, kas, manuprāt, nebūs nevienam nekāds jaunums, kas ir standarts pilnīgi visās jomās, tas ir mākslīgais intelekts un tā izmantošana. Šogad es redzu, ka daudz kvalitīvāk attīstās pati video veidošana ar mākslīgo intelektu, tātad ģenerēti video no mākslīgā intelekta. Viņi sāk palikt labāki, viņi nav perfekti, bet viņi sāk palikt labāki. Bet ne tikai par to. Vispār mākslīgā intelekta rīku izmantošana savā video saturā, savā vienkārši sociālo tīklu menedžēšanā, plānošanā, dažādas automatizācijas, pat kaut vai ChatGPT izmantošana, subtitru ģenerēšana automātiskā. Daudz šādi te rīki, kas tev ikdienā vienkārši ļoti atvieglo tavus sistemātiskos monotonos darbus, un tie pat var par 40% vairāk uzlabot tavu produktivitāti. Tāpēc, ka ja tu pārāk daudz laika patērē darbiem, kurus tu varētu nedarīt, kurus var darīt sistēma, kurus var darīt automatizācija, kurus var darīt mākslīgais intelekts dažu minūšu laikā, tad tu vari virzīt savu ekspertīzi uz citām lietām, kuras tu pārstāvi labāk, veltīt laiku kaut kādām citām uzņēmumu sfērām un izaugsmei, nevis pavadīt laiku tur, rakstot Excelī cipariņus, kurus var reāli savilkt automatizāciju un mākslīgais intelekts. Tāpēc noteikti padomā par to, kā tavu ikdienas komunikāciju, satura veidošanu, kaut kādas platformas aprūpēšanas, publikācijas, kaut ko tādu, ko var atvieglot mākslīgais intelekts. Daudz rīki ir pat pieejami bez maksas. Tā kā paskaties, kā tu vari vienkārši samazināt savas darba stundas un strādāt daudz, daudz efektīvāk. Lielas tev paldies, ka noskaties līdz video beigām. Es tev novēlu tiešām veiksmīgu un ražīgu šo 2025. gadu. Skaties, kuras no šīm tendencēm tev ir vajadzīgas, lai tu varētu uzlabot savu sociālo tīklu klātbūtni, savu pārdošanu un pat komunikāciju, auditorijas piesaisti. Un katrā ziņā, ja esi gatavs iet kādu soli vēl tālāk uz priekšu un saproti, ka tev ir vajadzīgs vēl kādas papildus zināšanas, ko apgūt labāk, lai celtu savu kompetenci savā profesijā, tad droši apmeklē mūsu mājaslapu kompetencecentres.lv un ticu, ka atradīs kādu labu kursu, ko apgūt arī pie mums.